Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 6. nodaļas. Un Jēzus no turienes aizgāja un nāk savā Tēva pilsētā, un viņa mācekļi iet viņam līdzi. Un kad sabats nāca, viņš sāka sinagogā mācīt, un daudzi viņu dzirdēdami izbrīnījās un sacīja, no kurienes viņš to ņēmis, un kas tā par gudrību, kas viņam dota, un kā tādi brīnumi nāk no viņa rokām. Vai viņš nav Namderis, Marijas dēls, un Jēkaba un Jāzepa un Jūdas un Sīmaņa brālis, un vai viņa māsas nav šeit pie mums? Un tie ņēma apgrēcību pie viņu. Bet Jēzus tiem sacīja, pravietis nekur nav mazāk cienīts, kā savā tēva zemē un savos rados un savās mājās. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja, un viņš brīnījās par viņu neticību. Viņš pārstaigāja ciemus visapkārt mācīdams, un viņš sasauca 12 un sāka tos izsūtīt pa 2, un deva tiem varu pār nešķīstiem gariem, un tiem pavēlēja nekā neņemt līdzi ceļā, kā vien nūju, ne maizi, ne kulīti, ne naudu jostā, bet tikai apaut kurpes un neapvilkt 2 svārkus. Un viņš tiem sacīja, kur jūs ieiesiet kādā namā, tur palieciet, tiekāms jūs no turienes aiziet. Un ja kādā vietā jūs nedz pieņems, nedz jūs klausīs, tad izeita no turienes un nokratēt pīšļus no savām kājām viņiem par liecību. Un tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem, un izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus. Āmen. Dievs svētais gars nāc pie mums un palīdzi, lai mēs caur tavu garu, tavus vārdus saprotam, lai tie mūs stiprina un vada ticībā un dzīvē, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Es jūs sirsnīgi sveicinu 6. svētdienā pēc vasaras svētkiem. Par vasaras svētkiem liek domāt šodien trompetes dziedājums dievkalpojumā. Lasot šo rakstu vietu, vienmēr liekas, ka tās galvenais saturs ir tajā, ka pravietis netiek atzīts tēvu zemē. Pilsētā, kur viņš ir pazīts kā savu vecāku audzināts bērns, kā jaunietis, kas kļuvis par namdari. Tas viss ir saprotams, bet kas tad ir iemesls šim satraukumam tieši šajā brīdī? Ko Nācaretē uzaugušais Jēzus tādu neparastu vai nepieņemamu dara? Viņš māca sinagogā. Un ja skan jautājums, no kurienes tāda gudrība, kur viņš to ņēmis, tā tad viņš māca ko citu, nekā līdz šim ir bijis pierasts dzirdēt. Ar šodienas zināšanām mums to ir viegli saprast, kas tās bija par gudrībām, kuras Jēzus mācīja un kas tā satrauca vecos jūdu ticīgos. Mēs šīs gudrības mācāmies šodien un saucam to par Kristus mācību. Tā ir mācība, kas liek cilvēkam būt dzīvā ticībā, nevis sekot kādiem ārējiem rituāliem. Un šo dzīvību cilvēkā iedveš Dieva gars. Interesanti, ka par līdzīgu darbību jau senatnē pirms Jēzus runājis Ecēhielis, ko mēs lasījām. Viņš to skaidroja, ka ja cilvēks grib nostāties uz savām kājām, tas ir kļūt patstāvīgs un apzinīgs, tad viņam ir jāklausās pravieša runa. Caur to ienāks
arī gars. Tur bija viņam tā uz mani runājot, gars pārņēma mani, tā, ka es nostājos uz savām kājām, un es dzirdēju to, kas uz mani runāja. Ko toreiz Ecēhielis stāstīja? Viņš runāja par nepakļāvīgo tautu, kas ir atkritusi no Dieva. Ko saka Jēzus? Ko Jānis Kristītājs? Aicina atgriezties no grēkiem un saņemt piedošanu, kas iespējama tikai Dieva spēkā. Tas arī ir tas, kas visos laikos cilvēkus uztrauc un dara neapmierinātus, ja viņiem runā par grēku. Mēs, sākot iesvētas mācības, jau pirmajā nodarbībā, pirmajās minūtēs, kā tiek pieminēts vārds grēks, uzreiz skaidrojam, ka tā nav cilvēka zāģēšana par to, ka viņi pīpē, dzer un dzīvo izlaidīgu dzīvi, to, lai māca vecāki. Dieva mācība vienmēr un visos jautājumos ir fundamentāla, un tās zināšanas dod cilvēkiem īsto brīvību, izvēles brīvību dzīvot saskaņā ar Dievu vai turpināt attālināties no viņa noliktā un paredzētā ceļa. Tieši šo attālināšanos arī nozīmē vārda grēks, hamartija, tulkojums garām mērķim. Grēks ir darbība, kas mūs ved garām mērķim. Parādiet man vienu saprātīgu cilvēku, kurš labprātīgi vestu savu dzīvi, savu ģimeni, garām laimes pilnai, saskanīgai dzīvei. Nav tāda. Bet ir daudz, kas dzīvo ne par ko nedomājot. Nu kā sanāk? Saka gan kā Dievs devis, bet patiesībā cik izdodas izdarīt ar pašu spēkiem. Dzīvei ir pamats, un tas ir Dieva likts, reizē ar dzīvības došanu. Un tas ir jāzina no bērna kājas. Tad uz šī pamata var likt visas citas zināšanas un pievienot visas redzamās lietas. Jo Dieva pamats ir skaidrs un neapgāžams, un tas ļauj nostāties uz savām kājām. Tā kā toreiz sinagogā Jēzu apšaubīja kā par vienkāršu kaimiņu puisi, kura teiktajam nav nekādas vērtības, tā arī vēlāk visādi kārdināja un centās pierādīt viņa neīstumu, bet tās ir cilvēku redzamās darbības, intrigas, nodevības, kurām apvienojoties rodas garīga pretdarbība pret Kristu. Un ja tā ir garīga, tad tā ir skaidri nosakāms sākums. Tie ir Sātana ietekmēti procesi. Un atkal jautājums, vai kāds apzinīgs vīrs vai sieva darbosies velnam par labu? Protams, nē. Tikai šausmu filmās, ko pa nakti rāda, bet mēs tās neskatāmies. Un tomēr dzīvē nākas dzirdēt par tādu pat Kristus apšaubīšanu kā sinagogā un par dažādu līmeņu zaimošanu, piedzīvot to, un tas mums ārkārtīgi sāp. Mūsu vājā vieta ir arī mūsu stiprā puse. Tas, ka mums nav, kā islama ticībā, viss iekalts un izteikts vienā veidā, kā likums, atkāpe no kura kaut vai apģērbā draud ar nāvi.
nomētās ar akmeņiem. Tas, ko Kristus mācīja mācekļiem, domāt pašiem, saprast un redzēt dzīvo ticību. Un rezultātā ticība ļauj skaidrot visas lietas citādi. Un ja iet procesu dziļumā, jebkuras zinātnes dziļumā, tad viss nonāk un stāv uz Kristus pamata. Bet ārēji, tā redzamā puse, katra baznīca ir citāda. Un tikai ienākot iekšā, esot draudzē, mēs varam ieraudzīt, kā šeit reāli darbojas gara spēks. Ka cilvēki te nenāk klausīties pamācības un pārmetumus, bet tiek rosināti domāt par Dieva klātbūtni visās lietās. Par to darbu, kuru Kristus veica pasaules labā, tajos gados, kad rakstīt mācēja pavisam nedaudzi. Jau tad bija iespēja sākt mainīties, meklēt veidu, kā dzīvot mīlestībā. Diemžēl mēs zinām, ka šai Kristus vēstī priekšā bija vēl garš, gadsimtu ilgs ceļš, un vēsts bija nodota cilvēku rokās. Gars pats nāca un atklāja šīs patiesības aizvien jauniem un jauniem, līdz pat mūsu laikam un līdz mūsu draudzei un līdz katram no mums. Brīžiem saskaņa bija tuvu. Tad tā iekrita viduslaiku nežēlības un neprāta bedrē. Kur cilvēks, tur sātanam ir iespēja piekļūt. Par to runā Bībeles pirmā lapuse, stāstot par ievu un čūsku. Un tam pretī spilgti stāv iedvesmojoši stāsti par draudzēm, kuras dažu gadu laikā, tāpat kā toreiz vasaras svētkos, ir izaugušas tūkstošiem lielas. Tie kalpo kā apliecinājums, ka tas arī šodien ir iespējams, ka Dieva gars darbojas, un tas ir aicinājums ticēt un sekot. Lasītajā bija tāda zīmīga vieta, kur Jēzus brīnījās par savas dzimtās pilsētas ļaužu neticību, un nekādus brīnumus tur nevarēja darīt. Tas dažreiz daudziem liek domāt, un it kā pamatoti, ka brīnumi ir saistīti ar ticību. Tas ir tā kā par hipnozi saka, jūs varat mēģināt, bet es tam nepakļaujos. Citiem vārdiem, es tādiem pekstiņiem neticu. Bet turpat tālāk mēs lasam, ka lai arī brīnumu nebija, tomēr dažus dziedināja. Dažiem uzlika rokas un tie kļuva veseli. Pēc tam sūtīja visus sludināt mācekļus un deva tiem spēku, un arī tie dziedināja. Kas tad tās ir nekā zīmes par Jēzus darbību? Šeit jāskatās un jāsaprot šī vieta dziļāk. Kādēļ, kā vārdā un kā spēkā Jēzus darīja šīs zīmes, kā precīzi izsaka brīnums, lai parādītu Dieva spēku, lai mācekļi redzētu, ka viņš darbojas Dieva vārdā un ka viņš spēja to, kas iespējams tikai Dievam, jo viņš bija patiesas cilvēks un patiesas Dievs. Ja tas ir tikai pravietis, skolotājs, dziedinātājs, tad arī viņa upurim ir tikai viena cilvēka upura nozīme. Tā nespēja aizsniegt mūs fiziski. Tā var ietekmēt tikai emocionāli, kā Stefana nāvi,
kā citas Bībeles liecības, kuras klausoties reizēm asaras sariešas acīs. Ja Jēzus netiek no paša sākuma pieņemts kā vērā ņemams, bet tikai kā vietējais namdars, tad viņam nav jēgas tālāk runāt. Šī notikuma problēma ir tajā, ka šie cilvēki negrib piedzīvot neko jaunu. Viņiem nevajag ne brīnumu, nedz arī kādas izmaiņas. Tieši tāpat tas notiek šodien. Kādēļ mums ir jāiet uz baznīcu? Ko mēs tur neesam redzējuši un ko mēs neesam dzirdējuši? Ko melnsvārči vai tagad baltsvārči mums atkal borēs? Šādi runā tie, kuri netic un negrib ticēt, ka ir kas vairāk kā tikai redzamā un nopērkamā dzīve, kuri domā, ka baznīca ir tikai kādas ideoloģijas, filozofijas, sabiedrības mācības sludināšana. Dzīvosim draudzīgi, dzīvosim mīlestībā. Pareizi. Bet kāpēc mēs to nevaram? Kādēļ kari uz pasaules nebeidzas? Kādēļ briesmas seko viena otrai? Tādēļ, ka pasaules pamats ir garīgs. Un Kristus mums ejamo ceļu ir skaidri parādījis, dodams pavēles sakramentiem, kā mums saņemt un ievest fiziskajā dzīvē Dieva darbību caur kristību un svēto vakarēdienu, kā mums būs lūgt, kā mācīties viņa vārdus. Ja agrākos laikos tas bija darāms ar lielām grūtībām, caur klosteriem un lielām noslēgtām sistēmām, tad šodien Bībeli var saņemt telefonā un lasīt vilcienā. Rīta lūgšanu var saņemt īsziņā un uzturēt sevi kopības apziņā caur draudzes mājaslapu, lai būtu gatavi kopīgajam dievkalpojumam, lai piedzīvotu šeit īstu gara stiprinājumu. Mūs tam pieved un sagatavo lēnprātīga apziņa, ka tu esi cilvēks, kuram Dievs grib palīdzēt. Un tev ir jābūt gatavam saņemt, jābūt atvērtam, lai saklausītu viņu un nostātos uz savām kājām. To mums saka šie vārdi par sava nespēka atzīšanu. Ne jau fiziski nespēcīgiem mums jābūt, lai viņš mums dotu savu spēku, jo lielāks nespēks, jo vairāk žēlstības, bet jāapzinās, ka garīgās lietas ar saviem spēkiem mēs nevarēsim izdarīt. Tajās mēs esam nespēcīgi, tādēļ ir jāpaļaujas uz viņu, un tad mēs spēsim saņemt. Nevis liels nespēks nesīs lielu žēlstību, bet liela paļaušanās. Cik vienkārši, vai ne? Bet cik grūti ir atteikties no vēlēšanās sakārtot savas lietas ar cilvēkiem pieejamiem rīkiem un gudrību. Izšķirt, ko tu vari un ko nē, tā ir galvenā grūtība un gudrības robeža. Atbildi rodam klausoties Dieva vārdos regulāri, lai tie būvētu cilvēka garīgo pasauli. Ar laiku tie paši sāks dzīvot pie mums savu dzīvi, par ko ir teikts iemājos, un tā būs arī cilvēka dzīve. Tās būs saplūdušas un dzīvos pēc Dieva prāta. To, lai lūdzam, pēc tā, lai cenšamies. Tam ticam, uz to paļaujamies.
uz Jēzu Kristu. Āmen!